atbalsta Faringo Spray. Šovu piedāvā Okarte. Tad, kad es uzzināju, ka man būs jāsēž strīpas, tad, muļķīgi tā teikt, bet par mani nāca tāda kā apgaismība. Un es domāju, ka šis šovs ir padarījis sev darbu. Proti, līdz man noticēt, ka es varu dziedāt. Un, kā teica mana mamma, ja būs mīlestība, būs arī viss pārējais. Un man mīlestība ir tur ārēs šitām durvīm. Tā, un es neuzskatu, ka šajā brīdī būtu jābalso un jātērē nauda, jo ir daudz citu cilvēku, kam viņam nepieciešama daudz vairāk. Tā kā es gribu vienkārši iet mājās. Bet, ja skatītāji... Es daudz reizes teikusi, ka nav svarīgi, vai tu pavadi šeit nedēļu, vai tu šeit dirini 3 mēnešus. Viss ir atkarīgs no tā, kā tu izmanto savas iespējas, savas smadzenes, un vai tu kustini savu pēcpusi vai sēdi mājās dīkā. Man ir ko darīt, un šajā brīdī es esmu izlēmusi. Es negribu, es iešu prom. Es zinu, ka šeit ir cilvēki, šeit ir jaunieši, kas tiešām, kam tas ir svarīgi. Un es pieļauju, ka tas, kas nāks iekšā, viņam arī liekas, ka šī ir tā mūža iespēja. Un varbūt tā arī ir. Katram tas pārvērtīs dzīvi. Reiz tas pārvērt manējo, jau toreiz tā nedēļa. Un par to arī paldies. Un paldies Vazdikai un paldies Guntaram. Tā ir kārtējā mācību stunda man. Un es sev esmu noticējusi tam, ka es varu dziedāt par... Es neesmu tikai vadītāja, neesmu tikai eterbalss, un tas ir ļoti skaisti. Bet varbūt nevajag mest plinti krūmos un turpināt un attīstīties, un viss būs forši. Bet es to arī darīšu, tāpēc arī man ir laiks iet. Es domāju, un skatītājiem ir arī laiks jau pēc maza brīža balsot tieši par tevi, lai tu paliec šovā un sev pierādi. Neskatoties uz varbūt kādām negācijām, uz kaut kādām domstarpībām ar Sandiju, nedēļas laikā, ko es arī vēroju, ka bija kaut kādas saķeršanās dalībniekiem. Tas bija. Jūs varat balsot, darīt, ko jūs vēlaties. Labi, paldies tev liels, bija derības. Varam drusciņ ātri ieskicēt skatītājiem. Tu domā, ka šis ir īstais brīdis šo pāvu uztaisīt par kaut kādu teātri un sākt runāt par derībām un krūšu rādīšanu tajā brīdī, kad kādam ir jāaiziet? Es tā nedomāju. Kur es biju? Tu man teici, kas ir saguris? Jā, mazāk jau. Darīs. Nē, tev jāuzrakst uz plakātu. Numurs. Es varu uzrakstīt arī to numuru, balsojiet. Es jebkurā gadījumā iziešu laukā. Vienalga, kāds būs rezultāts. Īsi un konkrēti. Uzrakst. Lienīt. Nosim korekti un uzrakstam lūdzu numuriņu. Jā, aiziet jūriņā. Nav. Uzliec vēlreiz. Jā, es domāju, mēs varam varbūt ļoti puisim dziedāt pirmajiem. Tā dzīvē gadās ar tiem, kam lielas mutes. Ты со мной, но мы не рядом, но все равно люблю тебя. Neuzdod man jautājumus, uz kuriem tu pats zini atbildes. Bet tu varētu pateikt, tu? Māri, lūdzu. Kā? Es vienreiz jau esmu šitam gājusi cauri. Bet otrais jābūt vieglāk. Tev ir pieredze, atšķirībā no citiem dalībniekiem, kuri vispār pirmo reizi atnāk. Tu iepriekšējā sezonā tomēr nedaudz, bet tu jau... Tu gan esi asprātīgs. Bet, zin kā ir, tas baigā ar nervus. Tas ļoti daudz tīri morāli vispār, tā kā garīgi no manis paņem, baigi tukšo laukā un... Man to nevajag. Man tiešām to nevajag. 1815 balss. Lienīt, es domāju, ka arī tas ir ļoti, ļoti labs rezultāts, vai ne? Lūdzu, vai tagad ir tev sakāms, kas skatītājiem? Īstenībā jau laikam, ka nē. Paldies. Jebkurā gadījumā es jau iepriekš minēju, ka lai kāds arī būtu tas iznākums, tā kā man būtu no šejienes jāaiziet. Un, ko, dodamies krāvēt koferīšus, varbūt vēlreiz no visiem var pateikt ātri, čau, bet ko? Viss? Viss, jā? Arrivederci? Arrivederci, Roma, davai. Čau, mīli, čau. Viss turēs. Es tev aiziešu uz zaļajām durvīm. Lienīt, pagaidi. Es gribēju šo dāvanu uzdāvināt. Vai, nu paldies.
atbalsta Faringo spreju. Šovu piedāvā Okarte.